Pēc 10 dienu komandējuma mājās atgriežas tulkošanas firmas Lineāris komercdirektors Kaspars Roškalns. Šoreiz darba vizītē apmeklēta Pekina, kur atrodas viena no uzņēmuma filiālēm. Es pirms tam biju tikai Taivānā bijis, un tagad tā Pekina, tas ir kaut kāds mums, man liekas, nesaprotam fantastika, kas tur notiek, jo tur tāds darbspēka plānošana un efektivitāte vienkārši ir kaut kas tāds, ko mēs nespējam aptvert. Mēs bijām uz tikšanos ar valsts iestādi, kas nodarbojas ar valsts portālu vienas, teiksim, ne pārāk lielas sadaļas. Viņi tur raksta informāciju, tā kā par Ķīnas tur mākslas sadaļu. Un tur 7 cilvēki sēž pie galda, un neviens nevar atbildēt uz jautājumu, kādās faila formātā viņi glabā failus. Pēc tālā lidojuma nav laika atpūtai. Kaspars ātri ieskrien mājās pārģērbties, lai pievienotos savam pārsvarā dāmu kolektīvam, lai sarūpētu prieka brīdi firmas klientiem un sadarbības partneriem. Gatavs uzreiz uzstāties ar īsti dabīgu suvenīru no Ķīnas. Ja. Kur tāds viņiem ir visai populārs ar šādu simboliku atrasties sabiedrībā, kas mums varbūt būtu diezgan interesanti, ja tā varētu to noteikti izteikt. Izlidošana bija 11. Tad 6 stundas pagriežam, 6 stundas pagriežam atpakaļ, ielidojas Helsinkos 3, bet faktiski gaisā es pavadīju 9 stundas, gandrīz 8 stundas 30, jā. Un, jā, bet tā kā pienākums sauc, šodien mums jāfilmē ir lielais Ziemassvētku ieraksts flashmobam, ko neko darīt, ceturtdien. 祝大家圣诞快乐，元旦快乐，明年取得更大的成功。 Vi auguro buone feste e buona fortuna per il nuovo anno. Oi ja sumio, seiko voinoli shimasu. Viņa nav nekūtas māju, nav kur atpūtināt kāju. Kopīga klientu un sadarbības partneru sveikšana Ziemassvētkos Lineāris uzņēmuma darbiniekiem jau izveidojusies par tradīciju. Šogad apsveikuma video uzņemts Rīgas ielās. Čau! Ni hao! Vienu gadu mēs bijām tās muzikāls kolektīvs. Čāls Bunznieks, tulkotāji bazitāri spēlēja un tā tālāk. Un tad mēs izdomājām, ka uztaisīsim klientiem šogad muzikālu sveicienu. Nevis pasūtīsim kartiņas, tērēsim papīru un tā tālāk. Un tad mēs, tas bija 2007. gadā, sacerējām dziesmu, ierakstījām studijā viņu, un tad nofilmējām klipu un pamazām katru gadu mēs to latiņu ceļam augstāk. Nu, un šogad ir ļoti laba tāda individuāla Ziemassvētku projekcija, katra personīgās asociācijas, tiks ietverts, visi piedalās, visi līdzdarbojās, un šogad mēs arī stipri lielāku to īpatsvaru uzmanības veltam tieši klipa nofilmēšanai. Ja cits gads tas faktiski bija vairāk tāda foto un video attēlu kompilācija, lai mūsu klienti un partneri, kam mēs viņu sūtam to apsveikumu, noticētu, ka tiešām to mēs esam studijā ierakstījuši. Tad šogad mēs jau, kā redzams, esam profesionāls līmenis jau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Un tad ir vēl ar Aliju atgriezt. Neatcerēšos! Priekā! Nepilnas 12 stundas vēlāk Lineāris komanda ir vienkopus jau krietni lietišķākā gaisotnē. Šī ir iknedēļas sapulce pēc komercdirektora pārašanās no Ķīnas. Bet ir kaut kāda informācija, tas līgums tur beidzās strauji. Viņi neko nav teikuši tev par to, neko. Tas ir to, ko mēs paši tulkojam, ja? Tas jaunajam tam bukletam. Lineāris veids tulkošanas darbus vairāk kā 100 valodās. Birojā Rīgā strādā 14 darbinieki. Lietuvas un Igaunijas filiālē pa vienam, bet Ķīnā 4 pārstāvji. Lineāris regulāri strādā ar 80 ārštata tulkotājiem. Mēs visas lietas cenšamies darīt ar sirdi un dvēseli. Tā, lai būtu interesanti. Un viena no tādām lietām, kas man liekas pēdējā laikā ir mums izdevusies patiešām fantastiski, par ko ir liels prieks, ir mūsu jaunais buklets. Mēs palūdzām vienu mākslinieku,
Pēteru Līdaku, lai viņš paskatās uz Lineāras no sava mākslinieckā viedokļa, kā viņš to redz, tās vērtības, ko mēs sevī nesam. Tas ir, teiksim, visa kvalitāte, mūsu attieksme pret kvalitāti, mūsu attieksme pret efektivitāti, pret šo Latvijas vārdu nešanu pasaulē, ko mēs cenšamies pēc iespējas arī pārstāvēt, par visu darbu. Un tā rezultātā mums radās gan mākslinieciski augstvērtīgs, gan saturiski pilnvērtīgs buklets. Pēters brauc pie mums, mēs sagatavojam tekstu, mēs stāstījām, kā mēs pret kaut kādiem jautājumiem attiecamies, un tad viņš izveidoja tādas skices gan projektu vadītāju tam, kad viņi cenšas būt ļoti konstruktīvi, operatīvi savā darbā. Jāsaprot ir viena lieta par tulkošanu kā pakalpojumu. Tas ir draņķīgs pakalpojums, tulkošana, jo tulkošana nevienam nav vajadzīga. Nu tā ir. Ja jūs izņemot varbūt daļliteratūru, tulkošana ir tāds biznes, kur faktiski tu nevari pārdot labu tulkojumu, iet un teikt, hei, Džeki, man ir superīgs tulkotājs, pērciet no manas tulkojumu. Jo tulkojums būtībā ir vajadzīgs tā ir katram klientam tā ir problēma īstenībā. Tulkojums kā tāds viņu precei nerada nekādu pievienoto vērtību. Nu, pieņemsim auto. Autoražotājs ir uztaisījis jaunu tehnoloģiju, smalku un savās jaunajās mašīnās iestrādājis vai savos jaunajos agregātos. Bet tas, kad viņu likumdošana spiež iztulkot šo aprakstu visās valodās, tā viņam ir problēma. Viņa agregātam tas nekādu labumu nedod no tā, kad pamācība ir lietuviešu valodā, norvēģu valodā un kādā. Vai vienalga tas pats ar dokumentiem. Tas, ko mēs pārdodam, ir, mēs pēc iespējas nesāpīgi atrisinām problēmu, lai klientam, kuram jau tā nepieciešamība pēc tulkojuma ir problēma, lai viņam par to nav vairāk jādomā, nav galvas sāpes, lai mēs viņam uzdot pēc iespējas mazāk stulbus jautājumus vai tērēt pēc iespējas mazāk laika. Mēs vienkārši noņemam šo jautājumu no klientu un atrisinām to. Šis ir, varētu teikt, varbūt diezgan labi raksturoto mūsu klātesamību problēmas atrisināšanas visās stadijās. Jo klients visus jautājumus atrisina ar pāris zvaniem vai e-pastiem ar savstarpēji komunicēt ar projektu vadītāju. Savukārt projektu vadītāji visas lietas nokārto ar tulkotājiem, korektoriem, redaktoriem, tematiskajiem, ar visiem termiņiem, ar visām saturiskajām niansēm. Un klientam viss ir atrisināts ar vienu zvanu un nav problēma. Es esmu arī Lineāras kultūrā ievies tādu rietumu folkloras, varbūt nedaudz, vai ne folkloras kultūras aspektu. Desperados tāda filma ir, un tur vienā brīdī tika uzdots jautājums čaļiem, are you Mexican or are you Mexicant? Alert the Barrio cartel that L has come out of hiding. I don't think we should. Are you a Mexican or a Mexicant? I'm a Mexican. Good. Then do as I say. Par izdarīšanu. Nu, tad mēs parasti cenšamies būt Mexicani, jo, nu, ir jāmēģina, ja ir it kā kaut kādas cerības ir un pastāv no nulles atšķirīga vai varbūt pat lielāka varbūtība, kad izdosies, tad ir jāmēģina. Protams, vienmēr jautājums ir, ar ko riskē, ar ko darot vienu, nevar izdarīt kaut ko citu, vai ko tas maksā pret potenciālo ieguvumu. Mēs daudz īstenojam manas uzņēmējdarbības fantāzijas.
no kurām dažas ir materializējušās, piemēram, filiālē Ķīnā. Cilvēki tur ir, ja nemaldos, kaut tuvu pie 10 reizēm vairāk nekā Eiropā. Līdz ar to tas izmērs ir prātam neaptverams. Tā viena pilsēta, kur mums ir filiāla Pekina, ir 10 Latvijas izmēru. Vai ne? Un tad viņiem pilsēta, kurā ir 1 miljons, tas tāds ciems vien ir. Kas mums liekas Rīga, lielpilsēta, viena no lielākajām pilsētām Ziemeļu Eiropā. Tur Stokholma bišķi lielāka un tā. Bet tur viņam tas ir 1 miljons, jums tikai ir, jums ir sava valsts, sava valoda, tik sarežģīta viss un tā. Tā kā tur tie izmēri nav salīdzināmi. Protams, ka tur ir problēmas un tās kultūras atšķirības ir jāsaprot un ir grūti viņās tā kā. Mums ir grūti saprast, jo tur pat tā valoda tā atšķirās. Es dzirdēju, pirms biju aizbraucis to Ķīnu, es dzirdēju to teoriju, ka ja viņu valoda, tie karakteri, viņi lasa viņus un izmantojot to pašu smadzeņu daļu, ko klausoties mūziku. Un viņi nevajag klausīties mūziku un lasīt vienlaicīgi. Jā, līdz ar to tas ir tik atšķirīgi, kad viņiem ir tā domāšana vai bāzēt uz to, kad uz tām piktogramām un ka mums ir pavisam kaut kas savādāks. Un no tā jau sākot, viss ir savādāk. Un līdz ar to, jā, protams, tā ģenerāla biznesa tur mēs saražojam, pārdodam dārāk nekā ir mūsu izmaksas. Tas ir skaidrs, un viņiem ir tāpat. Bet kaut kādas tādas biznesa lietas, kā piemēram, mums tā liekas, mēs noslēdzam līgumu sadarbības partneri, viņam kaut kāda, kopēji mēs strādājam, viņš tur piegādā klientus, mēs izpildām pasūtījumu, tāds. Un ja mēs jau redzam, kas ir viņa gala klients, un tad, ja mēs mēģinam apiet mūsu sadarbības partneri, iziet uz gala klientu, tas mums ir, kā minimums, neētiski. Ja mēs esam noslēguši līgumu, visiem ir peļņa, visi ir apmierināti, tad mēs tā domājam strateģiski, mēs domājam, viņš dabūs vēl kādu klientu, viņš viņu dos mums, viss ir skaidrs. Tad viņiem ir tā, ka, ja tu nevari to izdarīt, tad tu esi dumšs, jo tev ir ja tev ir iespēja tikt līdz gala klientam un apiet to starposmu, tad kāpēc to nedarīt? Tas nav tā, ka tu esi kādu, uzmetis, bet tas nozīmē, ka tu esi atradis savu ceļu. Un tas nav slikti, tas neviens to visu uztver par dabīgi, ka tas ir normāli. Un visi mēģina to darīt, jo tas ir normāli, un tādam ir jābūt. Protams, tur arī pastāv risks, kad man klienti var kāds nākošā dienā noņemt kāds cits tūkošanas birojs. Bet, tur tās iespējas likās saskatāmas un, protams, tāpēc nevēl tas viņu pieminēja pie savām uzņēmējdarbības fantāzijām, ka tas man bija likās kā tāds pietiekam cienīgs challenge, pietiekam cienīgs izaicinājums attīstībai. Kurā gadā tu sāki mums strādāt? Kad 2 vai 3 gadu atpakaļ. Man liekas, kaut kādā 2010. gada pavasarī. Laikam, jā. Jo lieta bija kāda, kad iepriekšējais pārdošanas speciālists mums aizgāja uz savu biznesu. Mums daudz cilvēku sāk ar savu biznesu. Izģenerējuši. Rāda savu biznesu vai dabūt darbu labās ļoti kompānijās, starptautiskās lielās, nevis starptautiskās mazās kā mums. Un tāpēc bijām izsludinājuši konkursu par pārdošanas speciālistu vietu, vai ne? Bija tāda lieta, jā. Un kas man patika? Kad es sajūtu, ka tur varētu būt kaut kā, ka tu varētu būt potenciāls favorīts šajā konkursā, lai gan es, protams, nevienu nediskriminēju un viss bija līdzvērtīgi. Tu tā forši atrakstīji to pieteikumu vēstuli, tu atrakstīji man ēpastu. Bija izdarījis labu mājasdarbu, pasties, ka es esmu pāris reizes piedalījies kartīņu sacensībās. Un atsaucos uz to, jā. Atsaucos to. Sveiks, esam laikam piedalījušos kādreiz kopā kartīņu sacensībās. Es te nosūtu savu darbu piedāvājumu. Te laikam jāsaka, tāds tādu atrod. Lai arī Voldemārs atzīst, ka kartinga piesaukšana Kasparam nekādas lielās priekšrocības darba iegūšanai nedeva, tomēr savu lomu tas nospēlēja. Un nevelti. Abi joprojām ir aktīvi sportotāji. Kaspars burām, Voldemārs kāpj kalnos. Līdz ar to sportiskajās aktivitātēs nākas iesaistīties arī pārējiem lineāras darbiniekiem. Tāpēc viena no tādām svarīgām manām dzīves sastāvdaļām vienmēr ir bijusi tāda, varētu teikt,
atpūta dabā. Atpūta dabā un šīs atpūtas dabā veicināšana. Ar atpūtu dabā šeit es saprotu gan sportiskās aktivitātes, kā piedzīvojuma sacensības, kā alpīnisms, kliņšu kāpšana, orientēšanās sacensības, kas viss ir ļoti labs nodarbošanās, it īpaši cilvēkiem, kas strādā birojā, jo pirmkārt ļauj nodarboties viņu pierasto lietu domāt. Piemēram, orientēšanās ir ļoti daudz jāskrien un jādomā, arī pašā laikā ļauj izvingroties. Šīs savas aizraušanās es arī gan atbalstu, atbalstot Latvijas Alpīnismu savienību un Kalnākāpēju sporta centru un dažas viņu sacensības. Pēc iespējas atbalstam arī citus sporta veidus, bet vēl vairāk mēs to cenšamies arī uzņēmuma atpūtā iesaistīt, kaut ko izbaudīt un piedzīvot kādas interesantas lietas, ko es varu piedāvāt no savas pieredzes un zināšanām. Un tik tālu kolēģiem tas ir paticis, un tā mums ir kļuvusi par tradīciju, tāpat līdzīgi kā Ziemassvētku apsveikums, atcerēšana un ierakstīšana. Tas ir tāds liels izaicinājums, visu laiku nepārtraukti ir izaicinājums, ka katram nākošajam, gan sacensībām, gan pasākumam, gan bukletam, gan arī dziesmai jābūt labākai atbilstoši nekā iepriekšējā gadā. Spocīgā sajūta, kad visās radiostacijās gandrīz vienlaicīgi skan George Michael Last Christmas. Miers, kas pārņem skatoties, kā lēni krīt sniegs. Trakas dejas vakar noslēgumā. Tumši vakari, piesnieguši ceļi un kārtīgs ģimenes konflikts. Мороз и солнце. День чудесный. Tulkošana ir pilnīgi ārpus, iespējams, varētu teikt pretēji visam tam, ko es māku un daru, jo es ļoti mēģinu izvairīties no jebkā, ko es mēģinu rakstīt, tāpēc, ka es neesmu profesionāls tajā, jo es saprotu, ka mēs pārstāvam tulkošanas biroju, un, ja es kaut ko uzrakstu, tur nedrīkst būt kļūdas. Un nevienā no tām valodām es nevaru angliski, krieviski, es nedrīkst kļūdīties, tas nav man atļauts. Un tad es visu, ko es rakstu, katru e-pastu dodu pārbaudīt mūsu iekšējiem tulkiem, tāpēc, ka, lai neaiziet, jo es zinu, ka mana valoda, ne latviešu valodā, es beidzu vidusskolu, ja nevalodos ar 5, kas nav īpaši spīdoši. Bet tas arī nav tas, ko es daru, un tāpēc man kaut kā tāda dziļa pārliecība, ka katram ir jāmēģina darīt to, kas viņam sanāk vislabāk. Un es noteikti nevarētu būt tulks. Īstenībā ļoti daudz ar to eksportētāji, cik esmu novērojis, Latvijā grēko ar to, ka to pirmo iespēju ir ārkārtīgi būtiski uztaisīt skaistu. Jo, ja mēs vienmēr vajag kaut kā, es nezinu, tas mēģināt padomāt no otras puses, kā tad es justos, ja es tagad sēžu birojā un man atnāk e-pasts, un es viņu izlasu, tas jau ir labi, ka es viņu izlasu. Un es viņā apskatos, un tur ir rakstīts latviešu valodā, un es redzu, ka tur ir šausmīgas kļūdas. Es redzu, ka nav latvietis to rakstījis. Un vienalga, cik labs būs produkts, diez vai, kad es to izvēlēšos. Es nezinu, kādam jābūt tam produktam, lai es redzētu, ka tur ir šausmīga latviešu valoda, un es ticētu jebkādai kvalitātei tam produktam. Un tas ir īstenībā mums ir šausmīgi grūti, jo mēs uzskatām, mēs tagad uz Angliju gāžam prom, es nezinu, tur ziepes, vienalga, tur sveces. Un mēs uzrakstām kaut kādu uzrakstām lapu, jo mēs visi runājam angliski. Uzrakstām lapu angļu valodā par to, kādas ir mūsu super labās sveces, ko viņas tur var, ko viņas nevar, kādas eko, bio, viss. Tur beigās ieliekam cenu, kas ir kā priekš bio eko, kas normāli, ka produkts ir dārgāks nekā standartizēts kaut kāds risinājums. Un tas brits redz, ka tas nav Queen's English, tas nav karalienes angļu valoda, tā ir kaut kāda Latvian English. Un ir jāsaprot pašiem, ka tas īstenībā, protams, arī tas noformējums, kā mēs tur uz A4 lapas to visu uzrakstām, un nekādas tur nav ne bildes, nekas skaisti tur. Un gan tas tulkojums, gan to dizainēt, tas maksā uztaisīt droši vien to piedāvājumu smuki, nezinu, 50 lati, 100 lati. Bet, ja tu esi plānojis investēt, tur iespējams, tu gribi strādāt ar Lielbritāniju vai to pašu Zviedriju vai kādiem, ja ir plāns uzrunāt viņus tajā viņu valodā, kas tiešām strādā vislabāk, tur ir, bišķiņi jāsaņemās un jāsaprot, un arī pašiem, varbūt arī pašiem mums ir grūti tāds reality check, kad nevaram, un tas arī grūti. Tas īstenībā interesanti, bet arī ar krieviem tas pats ir. Lai arī mums Latvijā ir ļoti daudz, kas runā krieviski, tā vairs nav Maskavas krievu valoda. Tā ir Latvijas krievu valoda, un tur ir nianses. Un Maskavas krievi sapratīs, ka tas nav
Tas nav no Maskavas, un viņi jutīs to, ka tas no laukiem. Mēs esam lauki, un tas mums ir jāsaprot. Uzņēmumu Lineāris 2003. gadā nodibināja Voldemārs kopā ar draugu Ģirtu. Sākotnēji uzņēmums darbojās gan ar tulkošanu, gan ainavu arhitektūru. Pāris gadus vēlāk draugi nolēma nošķirt biznesus, un kopš tā brīža Lineāris sāk nodarboties tikai ar tulkošanas darbiem. Tas man ir vairāk nekā darbs vai nodarbošanās, vai hobijs. Tas ir, droši vien var teikt, arī mans sirdslieta, mans dzīvesveids. Man svētdienas vakarā nav problēma sev motivēt pirmdien nākt uz darbu, jo man ir interesanti, kā viss notiks, kā viss risināsies uz priekšu, kā attīstīsies kādas idejas, plāni. Un tas man, Lineāris, mēs realizējam daudz novatoriskas idejas, diezgan daudz strādājam pie tā, lai viss notiktu pēc iespējas labāk, ideālāk. Te mums ir tulkošanas projektu vadītāji un paši tulki, tad reālie darba darītāji. Viņi ir tie, kas analizē dažādās vārnīcas, datubāzes un skatās terminus un liek kopā un taisa skaistus teikumus. Klātienē tie, kas mums sauc, tie ir štata tulki, un mēs izmantojam klātienē tos tulkus, tām valodām, kuras mēs varam nosekt pilnībā, 100%, nosekt visu slodzi, kur mēs zinām, ka noteikti būs. Mums tie projekti ir pietiekami apjomīgi, un tad mēs zinām, tāpēc mums ir štatā, viņi ir vienmēr pieejami, vienmēr var atnākt, un vienmēr var pajautāt 3 teikumus, man lūdzu ātri krievu valodā, kā to rakstīt, un tad savādāk ārsta tulkam, kamēr uzraksta ēpas, kamēr sagaida atbildi un tā. Un ārsta tulka arī tajās pašās valodās mums strādā, bet tad tur ir vairāk tie, kas varbūt ir specifiskākas nozarēs, vai kad viņiem ir ļoti specifisks valodu pāris, kad tur mēs nevaram 100% slodzi viņiem nodrošināt. Un tad viņi strādā droši vien vairākos tulkošanas birojos, un tad arī kopā viss tad beigās ir apmierināti. Tulki atrodas būtībā viskaut kur. Mums ir tulki un tulkotāji Latvijā, ļoti liela daļa Latvijā, un pa visu pasauli izvietoti ir daudzi Eiropā. Ir pat Amerikā, ar ko strādāt ir daudz grūtāk, jo laika starpība dēļ. Bet pat cik mēs cenšamies strādāt ar valodas nesējiem, tad tie pārsvarā jau atrodas arī savā valstī. Attiecīgi, zviedru valodas speciālists visdrīzāk labākais būs Zviedrijā, un somu valodas speciālists arī Somijā. Ja vajag klientam, piemēram, tulkojam uz angļu valodu, bet ar amerikāņu tur kaut kādu to īpašo pieskaņu, tad to vislabāk arī meklēt Amerikā. Ir tāds portāls Live Riga, daudziem zināms, un tad viņiem ir tā, ka viņiem ir 4 valodās tā lapa, un viņiem ir ārkārtīgi būtiski, lai tās visi, ja ārzemnieks viņā iet, tad visa informācija vienmēr ir vienāda, visās valodās. Un tas ir parastā problēma ar mājaslapām tā, ka viena tā pamatvaloda ir tur, kur ir pilns ar informāciju, un tad angļu valodā ir vēl kaut cik, bet tad, ja viņš uzliek specifiski kaut kādu valodu, tad tur parasti ir tikai 3 teikumi, un ziņas ir pusgada vecs kā minimums. Un, lai risinātu to problēmu, jo tā ir saprotams, kad ir sarežģīta, tad tur ir jauns maziņš tekstiņš, tur ir 3 teikumus, viņš ir ierakstījis, vai tas cilvēks, un tad, tulkošanas birojas viņam saka, tad būs lapa tiek jāmaksā, tā. Bet tad šis mūsu tas rīks, tad risina to problēmu, jo tad mēs saņemam mazus tekstiņus no daudziem, un tad kopumā visi atkal ir apmierināti. Un tad tas ir nodrošina to ļoti lielu ātrumu, jo te nav jābūt nevienam projektu vadītājiem uz vietas, lai viss notiktu pats no sevis. Un tas ir tāds, jaunais un tas nākotnes vispār tulkošanas bizness, jo jābūt ātrākiem, un tas ir tas, ko spiež. Tik ātri mēs nevaram kā Google Translate, bet kvalitāte nav salīdzināma. Līdz ar to Google Translate mēģina uzlabot kvalitāti, mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu ātrumu. Mēs faktiski logojamies iekšā Ford sistēmā un varam piekļūt viņu modeļu jaunākajiem bukletiem. Un tad tā doma ir, ka mēs ielegojamies un varam redzēt to, kāds ir tas gala dizains. Mēs nevaram izmainīt to dizainu, nevaram aiztikt, bet mēs varam nomainīt to tekstu. Un tas ir tā integrācija, ka dažādi tulkošanas biroji no katras no savas valsts logojās iekšā tajā viņu sistēmā, un katrs maina to savu valodu, lai varētu, lai tas buklets beigās visās valstīs visur ir vienāds, bet lai tās valodas tikai atšķirtos.
Lineāris apgrozījums pērn gandrīz sasniedza 234 000 latu, bet šogad paredzēts, ka tas būs lielākais kopš uzņēmuma dibināšanas – 350 000 latu. Pirmajiem ciemā, jā, nu tas jau vienmēr ir tā izvēle, vai tu gribi būt kaut kas, tur, nezinu, pudeklīdz Ņujorkā, vai tu gribi būt pirmais, nu, kādā Latvijas mazpilsētā. Nu, tad droši vien vienmēr ir tā izvēle, ko visi grib darīt, bet, protams, mēs gribētu būt viens no vadošajiem, iespējams, ka tulkošanas birojiem, kas ir Eiropas tulkošanas birojas nākotnē, jo mums ir ļoti izdevīgi tā strateģiskais novietojums. Nu, mēs esam Eiropā. Eiropa arī sāk domāt, ka mēs esam Eiropā, vēl tā īsti nedomā, bet nu, uz to mēs ejam. Un Ķīna īsti neatšķir. Nu, viņi tā, nu, mēs sakam, mēs esam Ziemeļa Eiropa. Viņi saka, ok, Skandināvija, nu, mēs sakam apmēram. Un tas ir ok, nu, viņiem tik maz tur izmaiņas, tur 300-500 km uz vienu otru pusi, nu, tas nav būtiski, tas tur apmēram vien ir. Nu, viņi to vēsturi, nu, viņi zina to vēsturi, bet, nu, viņi tā kaut kā tik ļoti varbūt neiefokusējās, ka, nu, mēs tagad nesen esam Eiropā. Viņiem pašiem viss ir tik jauns, ka viņi, nu, to pieņem, ka, nu, ok, mēs esam tur kādu brīdi Eiropā, bet viņi saka, ka tas ir ok. Iekarot ASV tirgu, punkts 1, punkts 2, iekarot Āfrikas tirgu, punkts 3, iekarot Dienvidamerikas tirgu un ekspektējamais rezultāts ir Lineārs vienīgais tulkošanas birojs pasaulē. Mēs par to smējamies, un to es, protams, kā humors saku, bet kad man prasa, nu, kāda ir Lineārs mērķi vispār un iespējas un ko jūs gribat sasniegt, es vienmēr atbildu, ka tas ir kļūt par vienīgo tulkošanas biroju pasaulē.